naudu mēs laukā. Jā, nāk pa līdz uz godi. Paprasīt naudu, tad redzēsim maksā. Labi, vienalga, bet es būšu drīz atpakaļ. Ar Dievu jau, kundzi. Ar Dieviņ. Tu saki, kāpēc tu tik noskumusi? Kas tev uz sirds? Nu, man tādas sliktas sajūtas. Es šaubos, vai viņš man šodien atbrauks. Atbrauks, katrā ziņā atbrauks. Viņš tur rakstīja, ka bez tevis nemaz dzīvot nevarot. Jā, un arī es bez viņa nedzīvošu. Ja viņš šodien neatbrauks, nu dien, es jūrā noslīcināšos. Ak, neuztraucies, mīļais bērns. Es viņu pazīstu tikpat labi kā sevi. Ja viņš ko apsolās, viņš to noteikti izpildīs. Nu, bet mīļā, tad iesim ātri uz staciju viņu sagaidīt, ja? Nu, es jau labprāt ietu, bet redzi, man tās istabas vēl nekārtībā. Nu, paskaties, kā tā istaba izskatās, nu. Nu, es jau palīdzēšu uzkot, bet labi drīzi. Es tu līdz saklāšu to gultu. Bet tu ilgi ar to ciemiņu nekavējies. Iekšā! Papirķezā. Sveiks, draugs! Oh, sveiks! Nu, tu jau nāci, kā Dieva sūtīts. Nu, kas par lietu? Tu zini visus manus plānus, vai ne? Nu, zinu gan. Bet to gan vēl nezināju, ka tu rīt ar luģi taisies kāp uz tāpeles jau. Nu jā, tas būs rīt. Bet šodien esmu nolēmis noslīcināties. Ei, nu tik traki jau ir. Nu, redzi, savādāk ir grūti izkļūt no tā stāvokļa, kādā pašlaik esmu nonācis. Bet nedomā jau, ka es par riktīgam taisos slīcināties. Tāds muļķis jau es neesmu. Nu, es jau domāju, ka... Nu, kā tad, redzi, es jau tikai domāju noslīcināties kā vecmāte. Lai varētu netraucēts aizbraukt uz universitāti kā students ar savu līgo līvi. Šitādas tās lietas. Viņa ir tepat blakus. Un iedomājies, kādā es tagad atrodos stāvoklī. Viņa grib, ka es eju līdz viņai uz staciju saņemt savu brāli. Bet tu taču zini, ka man brāļi nemaz nav, ka es pats esmu savu brāli. Bet kā? Nu tā, kamēr viņa ies uz staciju, es par to laiku gribu pārvērsties par savu brāli. Jo viņa manā brālītes ar vēstulēm ir nāvīgi iemīlējušies. Šitās tās lietas. Nu jā, un tāpēc draudzīgi man izpalīdz, nu šoreiz, un aizvē viņa līdz staciju man saņemt. Jūs jau, protams, tu nonāksiet par vēlu. Vilciens jau būs pienācis. Tad jūs atkal nākat atpakaļ uz šeieni. Nu, es par to laiku jau būšu noslīcinājies. Nu jā, doms ir labs. Nu jā, bet vai tev kāds iemesls arī ir? Nu, tur jau ir tā lieta, ka nolūks ir, bet iemesla tā nav. Redz, es pirmīt luģim ieminējos, ka esmu nozadzis cāļus un, lai izbēgtu no soda, nu, būs jāpadara sev gals. Un viņš? Nu, ko tas šis jau to lietu nastādīja tā, ka man vairs nebija nekāda iemesla savu galdu darīt. Nu jā. Bet vēl jau kaut kādu iemeslu varat izdomāt. Nu, piemēram, pasaki, ka tev lūdzu nepērk otru kleitu. Ko nu par to runā? Otrās kleitas Ando tev ir pilnā sparā. Bet nekas, gan es izdomāšu kaut ko tādu. Viņš patiešām noticēs, ka es esmu par riktīgām noslīcinājies. Un tas arī priekš viņam būs labāk. Viņam būs labas atmiņas. Viņš varēs dzīvot no ilūzijas, ka reiz ir mīlējis, arī pats ir tapis mīlēts. Bet nu gan steigsimies uz staciju. Esat sveicināti. Sveiki! Bet tu redzi, ka es vēl neesmu paspējis, jūs ir noslīgi, tās istabas uzko, draudziņi, nu izpalīdz man. Aizēja Jelkundzē līdz uz staciju man saņem, man brāli saņem. Ak, viņš šodien brauc? Jā, viņš šodien brauc, viņš brauc, mājās ar šo te vilcienu jau. Nu, labi. Bet jūs viņu pazīstat? Jā, es viņu ļoti labi pazīstu. Viņš ir liels mans draugs. Nāciet, es jūs iepazīstināšu un tad jau mēs viņu sagādīsim. Nu, bet tad steigsimies, ka nenokavējam. Nu, steigsim. Nu, bet man jau liekas, ka jūs būsiet nokavējuši. Bet es domāju, es nevaru kavēties. Pafiksam jāvāk lūgtu nost. Tā, nu ir traki. Kā tik tas sātans nos to drēbu apakās. Iekšā! Nu, labdienī, vecmātiņa, es atkal pie jums. Nu, labdien, nu kas tad jums atkal ir vajadzīgs? Sakat ātri man no laika. Vai, vecmātiņa, jums kaut kur jāsteidzās? Vai tad kādu sagaidīt, vai? Jā, man jāsteidzas saņemt savu brāli. Kā tad jūs zināt, ka brālītis būs? Nu, lūdzu, neizturējieties. Ja jums kas sakāms, tad lūdzu sakat ātri bez kavēšanās. Vai, vecmātiņa, jūs nu gan šodien esat pāri? Nu, runājiet taču! Nu, labi, redzat, jūs bijat, es biju atnākus pie jums. Ar lūgumu izpalīdzēt manai meitai, bet jūs tā teicāt. Nu jā, es tā teicu, bet toties es mums devu padomu sūdzēt vainīgo pie tiesas. Nu, viss
Viss jau būtu labi, varētu jau sūtēt ar, bet šitā jau nezinu, kurš ir tas vainīgais. Kā, šī nezinu, kas bērna tēvs? Ne, nu ja, nezinu. Nu tā, tu jauki. Kas tad tur nu vecmātiņ par jaukumu? Tur ir nākuši 1, 2, 3. Kā tā, lai tagad zinu, kurš ir tas vainīgais? Nu tad vajag sūdzēt visus no vietas. Vairāk neko. Bet ar tiesām ģimerēties. Nu nav jau diezīgi patīkami. Jūs jau var solīties nākt un stāstīt visu, kas un kā ir bijis. Bet ja jūs pie tiesas pasakat, ka nekā neesat redzējusi. Nu, bet apdomājiet pati, ko tad es tu varu zināt? Ja es būtu bērna tēvs, tad jā, tā ir cita lieta, tad es zinātu. Bet ko tad es tu tagad varu zināt? Bet, vecmātiņ, vai jūs nevarat izpalīdzēt? Tagad pēdējais laiks. Ne, to nemaz nedomāju. To es nekad nedarīšu. Raujiet tik viņus visus pie tiesas un piesūdzat no vietas. Vairāk neko. Es citu nevaru jums neko ieteikt. Bet tagad lūdzu, ejiet. Ak, tad tā, ja? Ak, tad šitā, ko, ja? Bet vai jūs prēlenīt zināt arī, ka starp tiem vainīgajiem ir arī tas jūsu brūtgāns? Ar ko jūs rīt aizsaties iet uz dzimtsaraksta nodaļu? Ak, ko es dzirdu? Bet nu pat ir jauki. Nu pat man ir iemesls. Jā, un tāpēc es domāju, ka jums, vecmātiņ, vajadzētu rūpēties, lai tādas lietas pie mums nenotiek. Jo redzēt, jums tas ir daudz sāpīgāk nekā mums. Lūdzu, padomājiet par to. Man nekā vairs nav jādomā. Noandelēju gan, notiņģēju veselu latu, nu saņem mīļā. Man vairs nekā nevajag, man visa kā ir gana. Kādā ziņā, kā nevajag? Labdien! Labdien! Saki, ko tu visu laiku mani krāpi? Tu nekauņa tāds. Ak, kādā ziņā? Tu visu laiku dzīvoji ar citām sievietēm. Un es jau esmu cita bērna tēvs. Tu man tagad rodi šo drēbju lupatu. Ne, manīs vairs nevajag. Dodi labāk viņu, kam viņa pienākas. Lūdzu, saņemat. Kādā ziņā? To mīlīt, še saņem. Es tev pirku mīļā. Es tev vairs neesmu nekāda mīļā. Tev sen ir citas mīļās. Tu tikai mani krāpi, bet es tevi tā mīlēju, tā cienīju. Ak, nelaimīga. Neraudi, mīļā. Laikam jau tā vecene būs te kaut ko savārījusi. Ko te es jūs jau paši esat vainīgi? Ārā, es un te iepapašāšu. Bet to drēbi lūdzu ņemat līdz nododat savai meitai no bērna tēva, lai mazai tiek ko apģēra. Paldies, vecmātiņ, paldies! Paldies, paldies! Lāda tā vecene. Ar dievi! Es vēl atnākšu. Ak, kas nelaimīgā. Nu, kur lai es tagad palieku? Ko lai es iesāku? Tu neuztraucies, mīļi, vēl jau nekā nav. Nu, vēl jau nav, bet drīz būs. Mani viņa nepatiesi apvaino. Nu, ne jau es viens tur gāju. Nu, viens negāja, bet tev tagad vienam būs bērnam uzturs jāsmaksā. Mīļi. Nekauņok, tu Don Juans. Tak, mīļi, par to tu gan neuztraucies. Es varu samaksāt uzturu 10 bērniem arī. Ak, kurš? Ne, viņam 10 bērni. Es esmu beig, es esmu pagalam. Nu, nav man mīļi, tad 10 bērnu. Es tik... Netiries klāt. Vai dod vīnu. Aiziet pēc vīna. Pēc vīna. Dabūju gan šo laukā, bet nu vairs nevar kavēties. Kamēr šis pēc vīna, tikmēr viss jau būs nokārtojies. Te būs! Vai. Es to būtu domājis, ka šitā. Lādās! Es taču teicu vīnu, Bet mīļi! Es domāju, kamēr es aiziešu pēc vīna, es domāju, tu nomirsi tik ilgi. Ja tu neies pēc vīna, es uz vietas būšu beigta. Es pakāšos, es noslīcināšos. Es iedzeršu ziemzāles, es iedzeršu vanīļas. Ko es saku? Vanīļas! Es iedzeršu sēskāpi, etiķkāpi, koncentrētu K2SO4 un vēl šo to.
Mīļa, tūlīt es skrienu pakaļ! Es izturi, lūdzu! Es tūlītas! Vai tik būs aizgājis, ko? Bet paldies Dievam! Skriešas vien aizgāju, bet es gan vairs nevaru kavēties. Nu, pat ir pēdējais brīdis. Lūdzu, vēl nenākt! Kā nenāk? Es jau tā domāju, man jau tā likās. Ērika, nāc ārā! Ak, tu kungs! Ērika, es tev teicu, nāc ārā tūlīt pat! Kā tev nav kauna? Bet apžēlojies, te taču nav neviena Ērika! Kā nav? Man cilvēki teica, ka viņš atnāca uz šeieni. Ērika, nāc ārā! Bet iedomājies, viņa jau tikpat kā cita sieva, un tu nāc un dzīvoji pie viņas. Nekauņa tad! Ērika, nāc ārā! Bet apžēlojies, te taču nav neviena Ērika! Ej taču projām! Kā nav? Ja nebūtu, tu durvis viss ciet neslēgtu. Ērika, nāc ārā! Kad tu nenāksi ārā, es sadauzīšu visu šo istabu. Taisi tūlīt durvis vaļā, Ērika! Bet, mīļā, es taču esmu bez bruņķiem, es nevaru slēgt durvis vaļā. Ak, tu kungs un Dievs! Bez bruņķiem! Ērika, nāc ārā, ja es saposīšu šos bruņčus gabalus. Vai tu taisīsi tās durvis vaļā? Bet vai tu traka esi palikusi vai dūla? Te taču nav neviena Ērika. Pie manis ir viens cits vīrietis. Netraka. Cits Ērika vīrietis? aizgāja līviņu uz mežu ogot. Nav neviens cits. Man nestāsti. Ērika, nāc ārā. Nu, mīļais, uzvelci svārkus un aizej parādies, ka tu neesi Ērika. Nolīt! Nu, kas jums vajadzīgs? Es atvainojos. Es domāju, ka Ēriks. Bet viņš man tiltā nekur neizsprotas. Nu, paldies Dievam, ka tālu iznāca. Jāuzvalk kurpes kājas, šlipsi jāuzsien. Savu vecmātes lomu būšu nospēlējis godam. Pienākumus būšu pildījis labāki nekā kura cita vecmāte. Ja man izdosies apprecēt Līviju, tad šos 3 vasaras mēnešus jau var uzskatīt par laimīgākajiem savā mūžā.